Es tev parādīšu 3 pamatveidus, kā izbūvēt gudrās mājas sistēmu. Pirmais un profesionālākais veids ir to darīt sadalnēs. Sadalnēs viss vada komunikācija. Ienāk, aiziet, šikšaks, visādi dažādi moduļi, atbalsta dažādas iekārtas, ir arī bezvadu protokola atbalsts. Un pats galvenākais, ka tas ir visērtākais veids, kā visu arī apkalpot, uztaisīt un tālāk arī izmantot. Otrais veids ir izmantot šādus te bezvadu relejus vai moduļus, kurus tu attiecīgi ieliec kārbās, elektrokārbās, rozetēs vai slēdžu kārbās, un tās iekārtas ar bezvadu protokoliem komunicē ar gudro māju, savukārt ar vadiem tiek pieslēgts pie attiecīgajām iekārtām. Trešais veids, kas attiecas pārsvarā uz rozetēm un slēdžiem gaismas, ir jau gatavi risinājumi gan no dizaina puses, gan no iebūvētā bezvadu protokola, ar ko komunicēt ar gudrās mājas sistēmu. Slēdži, rozetes, kas ir paredzēti jau ieintegrējumi uzreiz gudrajā mājā.